Šobrīd esmu ar Rīgas domas kultūras pārvaldes vadītāju Baibu Šmiti. Labdien! Labdien! Parunāsim nedaudz par 18. novembri. Pirmkārt jau kādi pasākumi gaidāmi šajā lielajā svētku dienā? 18. novembris patiešām ir īpaša diena, un es tā kādreiz esmu domājusi, cik labi, ja mūsu valsts dibināšanas diena būtu tādā siltā, saulainā laikā, tādā kā Rīgas svētki. Bet tad es tomēr no otras puses saku, nē, ir labi tā kā ir, jo mums ir tāda vienreizēja iespēja tomēr šajā vēsajā, tumšajā laikā padarīt Rīgu un visu valsti krāsainu, gaišu, siltu un arī pašiem sevi radīt tādu enerģiju, kas sasild gan mūs, gan apkārtējos. Un arī šajā gadā programma Rīgā būs ļoti daudzpusīga. Ne tikai norises pie Brīvības pieminekļa 19:30 sāksies tradicionālais koncerts, kurā piedalīsies orķestris Rīga un jauniešu koris Kamēr, solisti, būs prezidenta uzruna. Dienas laikā šeit 3:00 sāksim demonstrēt koncertu, kas jau 12:00 būs noticis Kongresa namā. Kāpēc es vairs neaicinu uz Kongresa namā, jo vakar es pati savām acīm redzēju, kādas rindas bija uz bezmaksas ielūgumiem, 1200 ielūgumi. Tik daudz skatītāju var būt šajā koncertā, un koncerts patiešām būs ļoti vērienīgs ar maestro Paula piedalīšanos. Būs solisti Daumans Kalniņš, Guntars Grasbergs, Marija Bērziņa, dziedošie aktieri, būs Inga Šļubovska, kori, orķestris un arī saturs būs veltīts mūsu Latvijai, visiem no Latvijas vēsturiskajiem novadiem, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē, dziesmas īpaši atrastas un piemeklētas un vizuālā projekcija arī veltīta šiem mūsu skaistajiem novadiem. Bet koncertu, kā jau es teicu, kas notiek Kongresa namā, varēs redzēt arī lielajos ekrānos no 3:00 pie Brīvības pieminekļa. Es domāju, sajūta būs, ja ne gluži tāda kā koncerta esot, bet tomēr Brīvības pieminekļa klātbūtne arī tomēr radīs tādu pastiprinājumu emocijām un sajūtām. Un, protams, arī Rīgas staro. Rīgas staro šajā gadā sāks tieši 18. novembrī. Un simboliski tas ir kā ceļa sākums Latvijas 100 gadu gaidot. Tieši iezīmējot šo datumu kā nozīmīgu procesa sākumu, nozīmīgu notikumu sākumu. Un šogad Rīgas staro ir tieši trajektorijā Kaļķu iela un Brīvības iela, un arī Brīvības piemineklis ir īpaši izgaismots. Tā kā būs atšķirības no pagājušā gada. Skaidrs, un jā, par to Brīvības pieminekli. Brīvības piemineklis izgaismots jau tātad 18. novembrī būs skatāms. Jā, no 18. novembra līdz 21. novembrim vakaros, kad ielās ir jau tumšs, kad gaismas īpaši spēlējas, būs arī gaismas objekti redzami. Arī pilsētu vidē ir izrotāti dažādi vizuālie objekti, dizaina objekti, gan krastmalā, gan arī uguns noformējums, Basteikalnā, Vērmanas dārzā. Tā kā dzīvā uguns vienmēr rada šo te svētku sajūtu. Kā jau teicāt, šogad Staro Rīga sākās 18. novembrī, pagājušajā gadā 18. novembrī beidzās. Bet kas jums pašai saistās ar šo gaismas festivālu? Gaismas festivāls patiešām ir kā tāds brīnums. Tas ir tāds uzmirdzošs brīnums šajā laikā. Zūdošs brīnums, bet tāds, kas paliek prātā un paliek sajūtās. Tas ir ļoti spilgts notikums. Šī gada gaismas festivāla Staro Rīga programma ir Latvijas māju sajūta. Meklējot saistībā ar to arī jautājums, kas jums pašai rada māju sajūtu? Es māju sajūtu varētu raksturot vairākos līmeņos. Tā pirmā māju sajūta ir, protams, kopā ar saviem tuviniekiem, ar savu ģimeni, savās mājās, bet ir arī tā lielākā māju sajūta. Man vienmēr ir tā, ka es dodos ceļojumā ārpus Latvijas, un tā Latvijas robeža, man ir tāda robeža šķirtne māju sajūtai, jo vienmēr atgriežoties, kad lidmašīna piezemējas, es vienmēr esmu ļoti emocionāli saviļņot, jo man ir māju sajūta Latvijā, plašākā nozīmē, tīri fiziska māju sajūta. Vai ir kāda smarža, kas saistās ar mājām? Jā, man patīk, kā smaržo pļava. Vasarā, Jāņu laikā, kad ir migla. Man ir lauku mājas, un es ļoti labi zinu, un reti, kur jau ir saglabājušās tādas nebojātas, dabīgi izskata pļavas, bet man ir tā laime. Man tāda pļava ir, kurā var iebrist, kur zied naktsvijoles, kur ir sarkanais āboliņš, kur ir pilns ar ziediem, smilgām, un tā ir tā mana Latvijas smarža.
Labi, liels jums paldies, priecīgus svētkus! Paldies, un jums arī priecīgus svētkus!